Tā, labdien visiem! Vai mani var dzirdēt? Var dzirdēt? Jā, Var. lieliski. Tātad paldies, ka šodien atradāt laiku un iespēju pieslēgties mūsu mazajam semināram. Tātad šodien mēs iepazīsimies ar Newlines produkta ekrāniem. Mans uzdevums ir pastāstīt pavisam mazliet, ko tie ekrāni sev ietver, kā viņi mazliet atšķirās viens no otra un kāda ir tā produkcijas tas mazliet minimālais klāsts, ko var izmantot un kā var lietot šos ekrānus. Es pats esmu Rodrigo, es esmu skolotājs, vairāk nekā 10 gadu pieredzi. Esmu strādājis ar ekrāniem dienā ļoti daudz, ar dažādiem ekrāniem. Esmu testējis, mēģinājis viņus, ir bijuši labi ekrāni, slikti ekrāni, ir ekrāni, kuri man patīk labāk vai patīk mazāk labāk. Un katram ekrānam, kā no lietotāja pozīcijas, ir tā sava mazā nianse, kas ir ekrānu mums jāņem vērā, kad sastopamies ar ekrāniem. Tad tagad es mazliet atslēgšu nost šo. Jā, tātad kāda ir tā atšķirība ekrāniem, tad, kad mēs sākam ekrānus izmantot? Tā kā jūs esat pieslēgušies, daudz no jums ir skolotāji, daudz no jums ir izglītības pārvaldu pārstāvji, tad es varu pateikt, ka kāda ir tā nianse, kā saprast, kāda lieluma pirmkārt ekrāns jums ir vajadzīgs. Newlines piedāvā dažādas lielumus, bet jums ir jāņem vērā, kāds mācību priekšmets tiek pasniegts, kādu pasniedz skolotājs, kāda ir auditorija, cik ir tie skolēni klasē, un vēl labāk, ja jūs varat atrast to skaidrojumu, cik tad īsti ir jums nepieciešami pēc tiem ekrāniem, tieši pašai izglītības iestādē. Jo ir atšķirība tāda, ja jums ir vajadzīgi ļoti daudz, varbūt jūs varat pieciest un nopirkt mazliet mazākus tos ekrānus, bet toties būs vairāki. Vai arī otrādāk, jums ir vajadzīgi daži, bet tad ir vajadzīgi lielāki ekrāni. Šodien es izstāstīšu tās tehniskās nianses, kādas mēdz būt skolotājiem, ja skolotājs lieto ekrānu ikdienā, pasniedzot savas 8 mācību stundas katru dienu, kas ir jābūt. Tātad interaktīvais ekrāns, jebkurš interaktīvais ekrāns sevī ietver tādas vairākas funkcijas. Viņš strādā kā tālpele, kā gudrā ierīce, kas atrodas principā gudra planšete pie sienas, un viņš strādā projekcijas režīmā, kad viņš rāda to saturu, kas ir redzams datorā. Šodien centīšos ļoti mazliet pieskarties pie katra no šiem jautājumiem un pie šīm niansēm. Tātad, Newline ekrāni izmanto Android operētāju sistēmu. Tas ietver sevī vienu no lietām, ka, ja jūs ekrānu, tā ir tāda nianse Android tāfelēm, ja jūs izmantojat tieši Androidu, tātad, ja jūs izslēdzat tāfeli ikdienā pēc katras mācību stundas, skolotājs tērēs ilgāku laiku, katreiz viņu atkal ieslēgt. Tāpat kā planšetdatoru jūs parasti iemīcināt, jūs viņu neizslēdzat. Tāpat arī būtu jādara tāfeli, lietojot ikdienā. Pirmo reizi no rīta viņu ieslēdz, viņa ir ieslēgšanas laiks, un pēc tam tāfelē ir jāaiziet vienkārši lietošana. Mēs viņu pēc katras stundas neslēdzam ārā uz starpbrīžu. Tā ir tā nianse. Kāpēc ir svarīgi lietotājiem, lai tāfeli būtu ātri pieejama? Skolotājs, kad ierodās stundā, viņam varbūt ir mainījies kabinets, vai viņam pēkšņi ir jāaiziet to stundu, vai viņš vienkārši ir kārtējā plānotā stunda. Tad tai niansei, kā lieto tāfeli, ir jābūt, un tagad es jums ieslēgšu konkrēti modelis Lara, vajadzētu būt redzamam. Jā, ir. Tātad, kā skolotājs, kad sāks lietot, kā ir jābūt ātri iegūstamam. Tātad, tā kā es iepriekš minēju, šī ir kaut kas līdzīgs lielai planšetei. Pavalkot no augšas, jums ir visas opcijas, kā ir Androidam, kā tas notiekās planšetē. Tur daudz ko var darīt, daudz ko var pārslēgt un daudz dažādās nianses strādāt. Ja mēs no apakšas pavalkam vienkārši uz augšu, mēs ieejam iekšā visās programmās, redzam, ir vesels lērums, visādu programmu, līdzīgi kā tas notiek Android planšetēs. Ja mēs aizējam, tā ir tā mazā nianse, ir tas aktīvais punkts, tad skolotājiem ir vajadzīga ātrā izvēle, kur viņš ātri var atvērt to, ko viņš lieto ikdienā. Un ikdienā skolotāji lieto tāfeli. Un tāfelē šobrīd svarīgi piebildīšu, es neesmu pieslēdzis klāt datoru. Šobrīd stāv tikai ekrāns uz mobilā statīva, un es esmu gatavs vadīt nodarbību, ja tas ir vajadzīgs.
Tāfelē ir jābūt strādājošai tādā režīmā, ka viņa var rakstīt ar irbulīti. Šobrīd man ir speciālais irbulīts, kas nāk līdz tāfelē, bet ikdienā skolotājiem ir jābūt iespējai, ja viņam nav šī irbulīša, viņš ir aizgājis pie kāda skolēna, paņēmis viņa pildspalvu vai savu pildspalvu un pierakstījis viņam kladē viņa komentāru pasvītrojis, kur viņš ir kļūdījies. Skolotājs, tad, kad steigās skrien pie šīs tāfeles, tāfelē nav jābūt tā, ka viņam var tikai ar to vienu unikālu irbulīti rakstīt. Tas vairāk nav strādājošs variants. Ir jābūt tā, ka skolotājs var paņemt visparstāko pildspalvu un ar to pašu pildspalvu izdarīt tieši to pašu. Skaņa ir nepatīkamāka, jo tas ir metāls šī gadījumā. Ekrānam tas neko kaitīgi neizdara. Par ekrānu specifiku. Ekrāni ir jābūt antibakteriāli, lai, ja jūs viņus izmantojat bērndārzos, tad tos ekrānus mazie izglītojamie, kas ir bērndārza posmā, viņi mēdz ar pussiekalēnām rokām tos ekrānus glaudīt un dažādi viņiem čamdīties. Viņiem jābūt antibakteriāliem, lai tās bakterijas virsū uz šī ekrāna nedzīvo. Ko viņi tur uzšķaut virsū vai uzliek savādākā veidā. Un dzēšanas funkcijai ekrāniem ir jābūt tā, ka viņiem nav nepieciešams man obligāti pārslēgties tagad uz kaut kādu dzēsēju. Es varu paņemt dzēšanas funkciju un izdzēst vajadzīgo līniju, bet ir jābūt sakārtotam arī tā, ka ekrānam var dzēst vienkārši ar roku. Es paņemu un nodzēšu. Tas atvieglo skolotājiem, ko viņam ir vajadzīgs irbulīts, ekrāns, vairāk arī nekas nebūs vajadzīgs. No tehniskām niansēm, kas ir jāņem vērā, ja jūs izvēlaties lietot ekrānus, vispār interaktīvus ekrāns. Te nebūs tikai atsevišķi nulēnam, bet interaktīviem ekrāniem kā tādiem. Ja ir tā, ka es esmu šobrīd žaketē un skolotājs staigā, viņš var pieskarties un tā žakete kaut ko zīmēs. Ja skolotājs lieto, un ir skolotājs, kurš lieto mums, piemēram, rotas lietas, sprādes ar rokām, vēl visu kaut ko citu, tad pievalkot pār ekrānu, viņš mēdz zīmēt. Tā ir nianse vienkārši, kas ir jāņem vērā, ka strādājot, jā, tas ir rīks, kurš arī prasīs zināmo uzmanību. Vēl no niansēm es varu uzreiz pateikt, tad, kad strādā skolēni, parasti ir viena mācību stunda, viņiem jāparāda dažas tehniskās atšķirības, kā viņi var pie šiem ekrāniem strādāt. Un viņi to iemācās ātri. Tālāk. Iedomāsimies, ka mums ir mūsu mācību stunda. Paņemsim mācību priekšmetu matemātiku. Ja tā atpēle ir pieslēgta klāt pie interneta, tad, protams, viņi tāpat kā tas notiekās planšetē, mēs varam ātri pārslēgties nost atpakaļ attiekt no tā, kas mums šobrīd ir. Mēs varam noslēgties nost, atvērt vaļā internetu pārlūku un pameklēt vajadzīgu mums informāciju, kas mums ir vajadzīga no interneta. Mūsdienās tas notiek parastā, normālā mācību stundā, kad mēs ātri meklējam mums vajadzīgo un interesējošo informāciju. Tad, kad informācija ir atrasta, ir jāvar ļoti ātri atpakaļ pārslēgties. Tā kā tas notiek planšetē, vadībai jābūt ekrānam intuitīvai, vieglai, saprotamai un nevis grūtai. Viss, un mēs esam atpakaļ mūsu tāfelē, un mēs varam turpināt vadīt tālāk mūsu nodarbību. Skolotājiem ir jābūt iespējai, ja viņš vēlās, lai būtu ātri iegūstams rūtiņas, lai būtu matemātiskie rīki, lai būtu atpazīstamas figūras. Tās ir tās mazās nianses, kas ir svarīgas. Ar vienu pogu es varu pārslēgt un pievienot nākamo lapu. Esmu šobrīd, nezinu, vai jums būs redzams, bet šeit ir tātad aptuveni, tas atrodas šajā rajonā. Pārslēdzot, es varu izvēlēties, vai man būs vai nebūs lapas, kādas lapas, cik lapas un visu pārējo, kas ir parunātu lapām. Tālāk. Uzreiz parādīšu matemātiskiem rīkiem. Tas, kas ir svarīgs pašam skolotājiem, kas viņam būtu vajadzīgs no rīkiem, viņam ir svarīgi, lai būtu pieejami šie rīki kā lineāls, dažādi lineāli transportieris, cirkulis, dažādi veidi cirkuļi. Atsevišķi varu parādīt, šis nav visa veida ekrāniem, bet ņūlēnam ir šāds interesants, kas ir cirkulis, un jūs varat zīmēt cirkuļa kaut kādu no apļa daļām, uzvalkot to, kas jums ir vajadzīgs. Ar mazu niansi, to tagad neredzēsiet kamerā, bet jūs redzēsiet translētajā. Tātad šeit, līdz parādīšu vēlreiz, šeit, tad uz šo pogu pievēršam uzmanību. Es nospiedu, viņš šobrīd zīmēs sanāks nevis tikai riņķa līnijas daļu, bet viņš zīmēs šo sektoru. Viņš uzzīmē to sektoru uzreiz. Tad, kad skolotājiem tas ir jāpasniedz, varbūt mazās klasēs tas nav svarīgi, bet
pienāks tā diena, kad tas būs nozīmīgi un būs ērti to izmantot. Tieši tāpatām ir iespējams arī tikai konkrētos grādus uzzīmēt. Tātad mēs redzam, šeit te viņš norāda tikai tos grādus. Šāds rīks ir pieejams nulainam. Turpinam tālāk. Vēl skolotājiem ļoti bieži ir nepieciešamība un vajadzība pēc tā, lai būtu iespēja tad mierīgi paturēja ar vienu pogu, būtu nomainīt fona krāsu, piemēram, melnu, vai otrādāk matemātikā būtu ļoti nepieciešams, lai būtu ātri pieejams rūtiņas. Tieši tāpatām ir iespēja, kā jūs redzat šajā vietā, aptuveni tas atradās, kad es parādīšu vēlreiz, tad ir iespējams pielāgotais. Tas nozīmē, ka tie ir ikdienā mūzikas skolotāji, kuriem ir zināmas problēmas ar to, ka viņiem vajadzīgs ir nošu līnijas. Ne visās tāfelēs ir pieejams nošu līnijas. Šeit var ielikt unikāli kaut ko savu, bet ja mēs runājam par nulaini, tad nošu līnijas ir pieejams, kā ir vajadzīgs. Gadās, kā šo nepietiek, tad, protams, mēs pielāgojam kaut ko atkal savu. Bet, ja mēs runājam par rūtiņām, tad rūtiņas ir redzams. Es izvēlējos, lai būtu melns fons un lai būtu redzams rūtiņas. Šeit uzreiz jāņem nianse, ka jums ir jāzīmē tad ar baltu krāsu vai kādu no citām krāsām, un ir jābūt ir iespēja to redzēt. Ko tas maina, ja jūs varat mainīt ar fona krāsu, jūs skolēnu un vispār auditorijas uzmanību pievērš daudz uzmanīgāk. Nulaina ekrānus izmanto, pēc manas pieredzes, izmanto ne tikai skolas, bet to izmanto arī citas pārvaldības struktūras, gan privātie biznesa uzņēmumi, gan arī valsts pārvaldības uzņēmumi, citas pārvaldes, ne tikai izglītības iestādes. Tātad, stāstu tālāk. Vēl no niansēm, kurām ir jābūt ātri pieejamām, jebkuram ekrānam mūsdienās. Tātad, nomainīsim atkal fonu. Šoreiz uzlikšu uz zaļu. Tā. Ir šī saucamā QR koda iegūšana un QR koda eksportēšana. Tātad, tas, kas man patīk šeit ir, es varu atlasīt, kuras konkrētās lapas es vēlos skolēniem nosūtīt. Man ir notikusi mācību stunda, pēc mācību stundas skolotājiem nav uzreiz laika vienmēr tūlīt ievietot visu iekšā e-klasē. Bet skolēniem vajag tūlīt iegūt visu informāciju, un vislabāk, ja viņi to var iegūt savā mobilajā ierīcē. Vai, piemēram, paņemsim situāciju. Mobilē telefonu skolās netiek atļauti. Jums ir vecāks sapulce. Jūs tikko kā izspriedāt ar vecākiem savā sapulcē svarīgas nianses. Un jums pēc sapulces, kur beidzās 9 vai 7 vakarā, jums gribās doties uz mājām, nevis jums vēl tagad gribās sēdēt un vecākiem vēl gatavot īpaši visu sagatavot, lai viņi to var iegūt. Noklikšķināt dažiem klikšķiem sev vajadzīgās lapas, sagatavojās QR kods, kuru noskanējot, jūs varat saglabāt visu šo informāciju sev. To, kuru es šobrīd esmu atlasījis, tās 3 lapas, kuras es biju pirms tam atzīmējis. Ja liekas, ka sīkums ikdienā ļoti ērts, un tad, kad pie viņa pierun, bez viņa jau vairāk nevar iztikt. Viņš vienkārši ļoti nepieciešams rīks. Kas man patīk, tieši nulēns izmantošana gadījumā Google servisu priekš visu šī. Tālākajiem. Vizualizētājs. Šeit es atsevišķi parādīšu nianses. Šiem ekrāniem augšpusē, es ceru, ka var kamerā redzēt, kam nevar redzēt. Tā, īsti man nerāda. Tad tās pamēģināsim parādīt mazliet savādāk. Tā, laikam tagad varētu redzēt. Augšpusē ir kamera. Kamera ir kā papildus opcija, kuru var iegādāties un ir ērti un labi, kad viņa ir. Un līdz parādīšu, kāds izskatās tātad vizualizētājs. Tajā brīdī ieslēdzās kamera. Un mēs redzam šo esošo kameru. Kamera rāda tagad to skatu, kur ir, un tagad es pavirzīšu viņu mazliet uz leju, un jūs redzat, tātad sveicināt visiem skatā no turienes. Tātad jūs redzat, ir iespēja iegūt šo vizualizāciju. Gadījumi, kad tas ir vajadzīgs metodika, kad tas ir nepieciešams. Kamera tieši tāpatām, kā tagad jūs esat Zoomā, arī tāfeli ir pieslēgusies Zoomā. Un kamera ir iespējams izmantot tātad tieši saistas sapulcēm. Un to klasē dara tad, ja jums ir, piemēram, tie paši sadarbības projekti ar citām skolām, jums nav nepieciešams tagad meklēt
kur dabūt kameru, kur dabūt datoru. Jums ir viena ierīce, es vēl joprojām neesmu pieslēdzis datoru pie tālpas. Tātad tikai pati ierīce man spēja nodrošināt to, ka es varu izmantot šo. Ja jūs kameru neizvēlaties, gadījums varētu arī būt tāds. Tas. Tā, mēs tūlīt tās pārslēgsimies. Labi, parādīšu atsevišķi savādāk. Tad no vizualizētāju opcijām vēl eksistē tāda lieta, kā vizualizētais kā atsevišķa programma. Tūlīt ieslēgsies tā pati kamera. Ja jūs izmantojat to kameru, kas ir iebūvētā augšā, tagad pasakosim līdzi, es ceru, ka nebūs par daudz. Ja es pastaigāju mazliet uz maliņu, tad tā kamera mazliet piesakos līdzi, un jūs redzat, automātiski notiekās piezūmošanās uz mani kā uz runātāju. Tā ir viena no niansēm. Bet ja jums šādas kameras nav, jo kameras, ne visas opcijas uzreiz vajag iegādāties, ne visas opcijas uzreiz nepieciešams. Visparastākā webkamera, un viņa ir, nezinu, kāda izcenojumā firma, kaut kāda maznozīmīga, tur grūti ir salasīt, bet tātad ir parastākā webkamera, kur ir vienkārši plug and play, iespraužama un lietojama. Visi ekrāni šo neatbalsta. Šeit es iespraužu USB izējā šo webkameru. Man prasa mikrofona izvēle. Mēs atceļam, mikrofonu nevajag, un šo mēs arī atceļam. Un es ieslēdzu opciju pārslēgties par kamerām. Mēs pasakām, ka mēs atļaujam viņu izmantot, un tajā brīdī mēs izmantojam jau manas pielikto webkameru. Redzat? Vai tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tajā gadījumā, ja jums iestādē ir kāda laba webkamera, šī nav tā labākā, bet tā ir webkamera. Un nozīmīgi un ērti tas ir tajos gadījumos. Ja jums iestādē ir 15 tāpēc, 15 kabineti, jums ir 2-3 kameras, bet jums vienlaicīgi visu laiku nebūs nepieciešamība pēc kameras izmantošana. Un jūs to kameru varat vienkārši atkrosmos, pārnest un pielikt pie cita ekrāna. Tā ir brīdī, kad notiek aktivitāte izvēlētajā telpā. Tas ir ļoti svarīgi un ērti ar to, ka jums nav obligāti tagad izvēloties ņūlēn ekrāns, jums obligāti jābūt speciālajai kamerai, jums obligāti jābūt visam speciāli izvēlētam, visam jābūt ar saskaņotam. Jā, tas ir, protams, viss ļoti skaisti, ja tā ir viena ekosistēma un tas var dzīvot kopā, bet ir vēl labāk, ja tas var pieslēgties dažādi no dažādiem veidiem. Tālāk, būtiskā nianse, kas parasti mani kā skolotāju kaitinās. Ja es strādāju pie tāfeles, pie ekrāna, ar saviem rīkiem, vai ir iespējams kaut kā izmainīt to, ka mani dati, kas šeit ir, sinhronizējas ar manu mākoni, šī gadījumā tas ir iespējams, ar manu Google mākoni, un ka viņiem netiek klāt mans kolēģis, kurš atnāks nākošais stundā vadīt nevis matemātiku, bet bioloģiju. Tad tāda opcija pastāv. Tāpatām, kā tas notiekās planšetēm, mēs varam pārslēgties uz, piemēram, manu profilu. Šajā gadījumā es esmu īpašnieku profilā, es varu pārslēgties uz profilu, un tajā brīdī es varu arī izvēlēties, vai profilam būs parole, kombinācija vai atsevišķi tikai pinkals. Mēs ievedam, kas ir nepieciešams. Uzreiz izstāstu mazu niansi, kas ir svarīgi ekrāniem. Lara ekrāniem nav iespēja izmantot NFC karti, kas nozīmē, ka lietotājiem ir tikai tās opcijas, ko es minēju. Tātad parole, pinkods vai kombinācija figūriņu uzzīmētā. Tāpat kā planšetē vai telefonā. Bet ja mēs izmantojam, un tagad pārējais otru pusi, ja mēs izmantojam otra tipa ekrānus, šī ir Lara ekrāns, es tūlīt pārslēgšos uz viņu. Tātad, ja mēs izmantojam tieši Lara ekrānus, tādā gadījumā te pa vidu ir iespējama, tā jūs to neredzat tagad, tūlīt pabrauksim zemāk. Tā, un tagad ekrāna lejas daļā
Jā, arī to nevaram labi, tūlītās. To nianses mēs tūlīt sakārtosim. Jūs ieraudzīsiet, par ko es tagad runāju. Tātad, kā redzat, ekrānos es šobrīd mēģinu rādīt to ekrānu daļu. Tātad ekrāniem fiziski šeit lejā atrodas tā saucamais NFC sensors, kurš nolasa. Ko tas nozīmē? Skolotājiem var būt viena NFC karte. Piebildīšu, nezinu tehniskās nianses, cik ir tā cena atšķirība, bet ELR ekrāni ir biznesa klases ekrāni, un tie mazliet tad ir dārgāki. Bet tā ērtība ir, viņi neatsveram vienkārši, ko viņš dod klāt. Tātad, man ir manējā NFC karte. Es zinu, ka man ir klasēs, ir mani profili salikti iekšā, pie tam viņi sinhronizējas ar Google mākoni. Un es vienkārši pielieku viņu kartiņu, un mans ekrāns ielādējas tā, kā man vajag. Ir mans vajadzīgais izvēlētais režīms, piemēram, tumšais režīms, kā parasti es ar to strādāju. Varbūt izvēlēti citi režīmi un salikti, un visas mani dokumenti, visi mani vajadzīgie iestatījumi, visi viņi tur būs redzami. Un tas būs iespējams. Tieši tāpat, kā es iepriekš minēju, ekrāniem ir jābūt opcijai, ka viņus var pieslēgt, un tas ir svarīgi, jebkuru mobilo ierīci, datoru, planšetdatoru, pie tam mēs runājam gan par Apple, gan par Android sistēmām, gan arī tieši tāpatām jābūt opcijai, ka var pieslēgt arī Chromebooku. Skolās mums šobrīd ir pieejami Chromebooki, un ir jābūt tā, ka skolotājs, ja māca ikdienā klasē skolēniem lietot Chromebooku, ka viņš to Chromebooku var atvērt arī vaļā uz ekrānu. Mazliet vēlāk es arī parādīšu, kā tas izskatās un kā tas notiek. Tātad, no tehniskās nianses, kā lietotājiem, ko es gribu piebilst. Lietotājiem ir nepieciešams ekrāns, to, ko sniedz Newland. Tas, kas man patīk kā skolotājiem, viņam ir jābūt tā, ka es viņam ātri varu izdarīt sev vajadzīgās nianses. Tātad, kā jūs iepriekš redzējāt, es biju ieslēdzis kaut kādu no programmām vai atvērs kādu no mājaslapām. Tas tagad nebūtu tik dikti svarīgi, ko es tieši atveru. Tūlīt mēs atvērsim citu YouTube, piemēram. Tā. Tūlīt sakārtosim šo, tātad te vēl nebijām YouTube iekšā. Šī profila. Un mēs ierakstīsim, piemēram, kaķīšu video, mēs skatīsimies. Un tad ir jābūt tā, ka skolotājs var ar vienu pogu pieskarties, jūtīgā poga. Jābūt tā, ka var pārbīdīt šos rīkus tur, kur viņi skolotājiem ir ērti, traucē vai netraucē. Un ir jābūt ar vienu pogu pieskaroties, ka tajā brīdī es drīkstu anotēt virsmu. Nevis, ka man tas prasa 3 pogu pieskārienu, bet ka skolotājiem tas ir rīks. Viņam nav jābūt obligāti, ka skolotājiem ir mērķis lietot tāfeli. Tāfelē jābūt ir kā instrumentam, kā burtnīca. Ienācu, atvēru, sāku strādāt. Šim tāfelēm ir jābūt tā, ka jūs varat uzreiz sākt zīmēt un iezīmēt to, kas jums ir vajadzīgs un to, kas jums ir svarīgs pie šī nosacījuma. Pie tam jābūt opcijai, ka jūs varat visus savus komentārus ātri notīrīt. Ja nepieciešams, jūs varat šos komentārus saglabāt, lai tas būtu iespējams. Lai ar vienu pogu es varu ātri pārslēgties uz pamata tāfeles režīmu. Ja nepieciešams, lai es varētu griezt ārā un visus rīkus iegūt. Tātad, tehniski niansēs tālāk iekšā, kā strādā tāfeles rīki. Vai jūs izmantojat LARA vai e-LARA ekrāni, tas būs vienādi. Atšķirība ir tā, ka e-LARai ir mazliet ātrāka veiktspēja, un viņiem ir citas vēl tehniskās nianses ir labākas. Vairāk informācijas jūs noteikti atradīsiet Redituma mājaslapā. Tās, kas šobrīd nestāstīšu līdz galam. Tas, kas vēl man ir vajadzīgs, kas man patīk, piemēram, tieši kā matemātikas skolotājiem, tad, kad ir temats 11. vai 12. klase, atkarības no tā, kā skolājums izvēlās programmāciju, ir jābūt tai niansē, ka, ja man ir vajadzīga piramīda, es viņu varu ātri zīmēt, skolēniem uzreiz rodās telpiskā izpratne, temats tiek apgūts labāk un ātrāk. Un te mēs nonākam līdz tai niansē. Tad kāpēc jāizmanto ir interaktīvais ekrāns? Interaktīvais ekrāns palīdz miedarboties ar vidi, viņš palīdz labāk apgūt audio-vizuālo vidi, un viņš mums labāk atvieglos darbu. Skolotājiem nebūs tas tik grūti, kā tas ir jāmokās, teiksim, ar krītātā. Tehniskajās mazajās niansēs uzreiz varu piebilst, ka parasti problēma, ar ko saskarās pašvaldības, ir tāds.
Sapērkam mēs ekrānus, saliekam iekšā, iedodam skolotājiem un pasakam, 1 stundu viņam novadot apmācības, vai 2 vai 4 stundas jūs novadat apmācības, un jūs pasakat, tagad strādā ar viņu. Skolotājs jums nestrādās. Ir jāsaprot viena lieta, ka skolotājiem jau ir iekšā zināma bāze, un jūs viņam tagad iedodat kaut kādu pilnīgi jaunu tehnoloģiju. Tad tā nianse un mans ieteikums ir no pieredzes ir darīt tā. Jūs viņam novadat sākumā neuzbāžoties vienas apmācības, pēc 2 mēnešiem, kad viņš ir lietojis, tik cik viņš ir apguvis, tik cik viņš ir sapratis, cik viņam vajag pēc 2 mēnešiem, ar viņu notiek runāšana vēlreiz, tātad vēl vienreiz apmācības, bet jau viņa sāku laiku, un viņi uzdos tos jautājumus, kas tiešām sākuši rasties, jo viņiem lietojot rodās pēkšņi tādas problēmas. Kā te varēja kaut ko izdarīt? Kāpēc man pārslēdzoties uz, piemēram, mākslīgajiem intelektiem, kaut kas uzzīmējās vai neuzīmējās tā, kā tas ir nepieciešams? Ar citām niansēm. Ko nozīmē šī poga vai cita poga? Kādā veidā es varēju ievietot vajadzīgos sev piezīmu lapiņu vai vēl kaut ko citu iekšā? Piemēram, šādi. Tam ir jābūt vienkārši un ērti pārbīdamam. Tātad. Kā es teicu, pēc 2 mēnešiem, un pēc tam, kad skolotājs ir lietojis vēl aptuveni, gandrīz 1 semestri, tad tikai jūs uzzināsiet, ko tiešām skolotāji ir izmantojuši un ko tikai viņi nav varējuši atrast. Jo ir tāda rīka, ja jūs uzreiz vienā ņēmienā izstāstīsiet skolotājiem, kādas ne tikai opcijas tāklē, ko tik nevar viņai pieslēgt un visu to pārējo izdarīt, to jums atcerēsies varbūt 2% no skolotājiem, kuriem jums tas ir jāapmāca. Visu uzreiz to neatcerēsies, visu pierakstīt nevarēs. Visnoderīgākais mana pieredze ir tā, kā mēs darām ar šo semināru, veikt ierakstu un pēc tam iedot noskatīties ierakstu. Tas palīdzēs labāk. Kas ir jāsaprot? Skolotājs mācās, viņiem jau ir tā daudz jāmācās, un vēl viņiem ir pašiem jāmāca. Un tāpēc līdz ar to uzreiz prasīt iedodot ekrānu, lai viņš uzreiz jums pasniedz un uzreiz ir ļoti labi rezultāti, un skolēni uzreiz ir momentā apgūvuši tematu. Tas tik ātri nenotiks. Skolēni apgūs labāk. Skolēni labprātāk klausīsies, un skolēniem būs daudz patīkamāk uztvere. No svarīgiem ikdienas niansēm, tad, kad man bija iespēja atteikties no krīta tāfeles vai no flomastera tāfelēm, es biju ļoti priecīgs, ka to var vairāk nedarīt, un ka tas vairs nav nepieciešams izmantot šīs tāfeles. Jo no svarīgajām niansēm, ja es varu likt vairākas lapas pēc kārtas klāt, stāstīt tematu, jebkurā brīdī atgriezties uz lapu atpakaļ. Šobrīd tā ir ikdiena, es jau pie tā esmu ļoti pieredzis. Ja es iedomājos, ka vēl joprojām, diemžēl, mums ir Latvijā skolotāji, kas vēl joprojām nestrādā šīm tehnoloģijām, man ļoti žēl, es ļoti ceru, ka tas drīz notiks. Un ka jūs tiksiet pie ekrāniem, un ka jūs varēsiet baudīt to, ko jūs darat. Tas būtu viens. Tagad par ekrāna mazliet citām tehniskajām iespējām. Tātad visiem ekrāniem, mēs runājam par interaktīviem skārienu jūtīgiem ekrāniem, tātad ir iespēja tāda, ka jūs varat pieslēgt klāt datoru. Datorus mēs slēdzam klāt ar HDMI vadu un USB vadu, kas nodrošina skārienu jūtīgo vidi. Vienlaicīgi vienam ekrānam var pieslēgt vismaz 3 datorus, un jūs varat izvēlēties, kuru no tiem datoriem jūs tajā brīdī izmantosiet. Kā tas notiekās? Šajā gadījumā man ir pieslēgta dokumentu kamera, kur izmanto HDMI savienojumu. Un izmantojot avotu ienākošo informāciju, jūs izvēlaties, no kura precīzā kanāla jūs izmantosiet to, kas jums ir pieslēgts, kā jūs redzat. Šajā gadījumā, tūlītās es uzreiz parādīšu. Nē, tā opcija tā nestrādās. Labi, žēl, ļoti žēl. Tātad, avotam nospiežot, mēs varam izvēlēties, piemēram, šī gadījumā HDMI 3. Tātad 3. signāls. Un man šajā gadījumā ir nolikta dokumentu kamera, kura ir pieslēgta. Nianse vēl joprojām mēs neizmantojam. Šādi. Mēs vēl joprojām neizmantojam datoru. Mēs izmantojam dokumentu kameru, izmantojam ekrānu, vēl joprojām skolotājiem nav vajadzīgs dators. Dators man var stāvēt uz galda, es ievadu e-klasē vajadzīgos datus, daru, kas man ir nepieciešams. No patīkamajām niansēm. Ja jums ir jāveic prezentācijas un skolēni veic šīs prezentācijas,
Tātad, tas man patīk. Tad tur viss labi. Tā, laikam ir, jā. Nav īsti man saprotam. Ir, jā. Tātad, priekšējā portā, priekšējais ports ir tāpils, kurām priekšējie porti nav. Ir, kur ir tas speciāli jāpērk, ir dažādi veidi ekrāni. Tā jūs viņu, man liekas, neredzat. Es to rādīšu. Un tagad arī īsti tehniski nesanāca, ja? Labi, es atļaušos nobraukt vēl zemāk. Tā. Te. Ir, jā. Tātad te apakšpusē mums ir porti, mums ir USB porti, mums ir USB-C ports, un tas ir īpaši svarīgs ports, un mums ir arī tieši tāpatām HDMI un USB ports priekš touch. USB izmanto 3.0, jeb USB power portu. Ko tas nozīmē? Jūs varat likt vadus, kas ir nevis vienkārši 1,5 metru vai speciāli aktīvie vadi, bet jūs varat likt vēl garākus power vadus. Tātad dators var atrasties kaut kur tālāk. Visiem ekrāniem nav šīs opcijas. Newline ir, varbūt arī piedāvā citi, nevis varbūt, bet noteikti piedāvā citi piegādātāji, bet tad mans jums ieteiktu interesēties, lai tas būtu jaunākais ekrāns, nevis kaut kāda veca gada ražojuma. Tātad, par tehniskajām niansēm. Ja jums ir Chromebooks, šajā gadījumā es tagad pieslēgšu klāt Chromebooku, tātad redzēsim, kā tas tagad izskatīsies, vai paliks zooms, neesmu vēl to izmēģinājis. Tātad Chromebooku nianses. Chromebookiem ir tā, ka viņiem ir vai nu nepieciešams speciāls pārējais, bet parasti viņiem ir tikai USB-C izejas vienā pusē, otrā pusē. Šajā gadījumā man ir tie Chromebooki, kas ir domāti sākumskolas klasēm. Acer Chromebooks. Tātad pats Chromebooks man ir ar skārienu jutīgu ekrānu. Tātad, Chromebooks ir ieslēgts. Tātad, nianses svarīgās. Chromebookiem ne no abiem portiem strādās opcija, ka jūs varat lietot ekrānu. Nianses pastāv. Kā šīs nianses izpaužās? Vienā no Chromebooku portiem klāt pie USB porta ir klāt parasti displays simbols vai arī rakstīts ir SS Superspeed. Tas ports spēs jums rādīt tālāk un izmantot to, lai jūs varētu izmantot USB-C vadu. Man ir parastais vads USB-C. Manā gadījumā ir 1,5 metra garš, bet tas ir vads, kurš maksā mazliet dārgāk nekā telefona lādētājs, un viņš spēj nodrošināt to, lai būtu 4K izšķirtspējas rādīšana uz ekrānu. Tās ir svarīgās nianses. Es piespraudu, tagad uzmanīgi skatāmies vienu vadu es piespraudu. Tā, es ceru, ka vēl joprojām translējās ekrāns. Es tā kā, jā, laikam ir viss joprojām, ir viss tas iespējas ir ieslēgts. Tātad es esmu pieslēdzis tikai to vienu vadu, un man ar to vienu vadu tiek nodrošināta gan attēls, gan skārienu jutīgā vide, gan arī skaņa. Man tagad, ja es kaut ko palaidīšu, no šī tātad ekrāna strādāt. Šī opcija jums strādās gan ar e-lara, gan ar lara ekrāniem. Tas nebūs atkarīgs no tā, vai jūs izmantojat, teiksim tā, dārgāks vai lētāks ekrāns. Tātad, ja mēs pieslēguši esam USB-C, maza tehniska nianse, kas ir jāzina tieši tikai par Chromebookiem. Chromebookiem pieslēdzot, viņi automātiski ir extended režīmā, lai viņiem būtu iespējams duplicēšanas režīms. Tad jums ir jāieiet iestatījumos un jāieslēdz, lai jums būtu mirror in-build display. Tātad, lai spoguļotu šos ekrānus. Tad šajā gadījumā, kā jūs redzat, tad mēs varam sākt lietot šo ekrānu tā, kā tas ir nepieciešams. Tātad, tā ir tā mazā nianse. Ja jūs iedomāsimies, man tagad būtu jāpasniedz skolēniem, kā Chromebookus izmantot un kā Chromebookos lietot un kaut ko darīt,
Tādā gadījumā es varētu pieslēgt šo Chromebooku, atvērt vaļā vajadzīgo programmatūru un skolēniem rādīt un demonstrēt to, kā viņi var izmantot šo rīku precīzi. Nu, tā piemēram. Kā es minēju, man ir skaidri jutīgais ekrāns Chromebookam, kurš šobrīd jums demonstrēja. Un mēs varam izmantot viņu kombinācijā ar ekrānu, izmantojot tikai vienu vārdu. Svarīga nianses uzreiz piebildīšu. ELR ekrāniem USB-C ports dod ārā to jaudu, lai jūs varētu vienlaicīgi lādēt arī savu iekārtu. Vai tas būs telefons, vai tas būs planšetdators, vai šī gadījumā Chromebooks. Arī portatīvais dators, viņš viņu dos ārā. Ja nemaldos, tie bija 120 vati, bet varbūt es kļūdos tehniski. Es nevarēšu jums precīzi pateikt. Tātad, nianses, kas ir jāņem vērā, tas ir ērti, un ja jūs izmantojat statīvus, tad mans ieteikums izmantot statīvus, kā šajā gadījumā mobilais statīvus ar palikni, lai varētu palikt apakšā, un tas ekrāns stāvētu tepat. Tā mana iekārta, kur es šobrīd translēju. Atbildēšu uzreiz, dažreiz rodās tādi jautājumi, ja rodās tādi jautājumi būtība. Tātad, vai ekrāns ir iespējams tikai uz mobiliem statīviem, vai ir iespējams arī viņus likt pie sienas? Ņemot vērā, ka ekrāni svar daudz. Viņiem ir liels svars. Vidēji 75 colu ekrāns, viņš svar mazliet vairāk par 70 kg aptuveni. Un tad tā tehniskā nianse ir tāda. Ja jūs iegādājaties ekrānu, viņam jāiegādājas ir arī mobilais statīvs vai sienas statīvs. Cena mobiliem statīviem vai sienas statīviem ir tuvu līdzīgas, jebkurā gadījumā tās ir mērāmas 100 eiro un tās cenas. Un tā atšķirība ir tāda, ja jūs vēlaties stiprināt pie sienas, to var darīt. Iesaku izvēlēties statīvus, kas vienalga balstās uz grīdas, ka fiziski balsts notiek uz grīdas un ka pie sienas viņš neturās tikai pie sienas klāt. Ir jāzina to, ka jūsu iestādē sienas ir tādas, kas var izturēt to svaru, un ka tās tam ir sagatavotas un paredzētas, jo jārēķinās ar ko. Ja ekrāns jums lieto skolēni ekrānos mēdz pēc manas pieredzes arī iekārties viņos, mazliet viņos ieķerties. Tas nozīmē tā, ka viņi paņem tos ekrānus un viņi atstutējās, jo viņi negrib nostāvēt vai vēl kā savādāk izdarīt. Ir svarīgi, lai jūsu iekārta ir droša skolēniem, lai viņa nenokrīt, ja jūs liekat kaut kādus citus statīvus, kas tam nav paredzēti. Parastais televizors salīdzinoši svar līdz 40 kg. Mēs runājam par 75 colu aptuveni televizoru. Un viņam parastais sienas kronšteins var maksāt 20–40 eiro. Šie ekrāni ir daudz smagāki, tāpēc, ka tehnoloģija, kas tur iekšā, ir cita. Te es uzreiz mēģināšu lēnām un līgani pāriet pie nākošās nianses. Tātad Ņūlains piedāvā interaktīvos ekrānus, kas ir tieši tāfele ar iebūvēto visu interaktivitāti, tā, ka vide, ko izmanto skolotājs, vai tas būtu dators, vai tā būtu cita iekārta, ka viņa ir interaktīva un viņā var miedarboties. Tātad to arī tas nozīmē tā opcija pat par sevi iekšā. Tātad, mazā no niansēm, kā jūs tikko redzējāt, kas man patīk pašam, ir tā, ka mēs šos ekrānus varam, vai es izmantošu LARA, šeit atrodas šo ekrānu, vai otrādi es izmantošu ELAR ekrānu. Tā kā tie ir viena ražotāja, viņiem visa vide interaktīvā ir vienāda, kas nozīmē, ka skolotājiem nav atsevišķi jāmācās. Ar šo ekrānu man ir jādara tā, ar šo ekrānu man ir jādara kaut kā savādāk. Nē, šī nianse viņiem nav jāapgūst. Tad runājot par trešo ekrānu, kurš man šeit šobrīd stāv. Ņūlains arī piedāvā informatīvos ekrānus. Šis ir informatīvais ekrāns, kas nozīmē, ka viņš nav skāriņotīgs, viņam vadīt notiek ar pulti. Par atkal izcenojumiem nevarēšu pateikt. Uzreiz varu piebilst to, ka viņā tāpatām kā informatīvajā ekrānā, ne visos ekrānos šī opcija strādā, bet šiem ekrāniem ir viņa pieejama. Jūs varat ielikt, protams, flešakmeņu, jūs varat izvēlēties, ja jūs vēlaties, no kuru programmu jūs palaidīsiet noklusējumā, kā to izmantot. Jums ir vajadzīgs, piemēram, stundu saraksts. Jums ir vajadzīgs stundu saraksts, lai jums viņu rādītu. Jums ir nepieciešams, nezinu,
informatīvajā ekrānā palaist kaut kādu precīzu video vai visādi citādi informēt. Viņiem eksistē display managements, tas ir ļoti svarīgi. Lielākai daļai informatīvajā ekrānā eksistē pārvaldības rīks, ko es iesaku uzreiz noskaidrot. Vai ir vajadzīgs atsevišķs serveris pārvaldības rīkam, vai ir vajadzīgs pēc speciāli licenci, vai licence ir jāpār obligāti katru gadu, katru mēnesi, un ko darīt tad, ja jūs viņu vairāk nepārkat. Lai ekrāns jums turpinātu funkcionēt. Nulēna ekrāns turpinās funkcionēt. Jebkurā gadījumā par licencēm un izcenojumiem es jums nevarēšu pateikt, bet jebkurā gadījumā mājaslapā ir kontakti, varat uzrakstīt, pajautāt, ja jums ir par to interesi. Tālākās tehniskajās niansēs tāpatām var ieinstalēt Zoomu. Tātad ir iespējams arī piedalīties Zoom konferencēs, izmantojot tikai šo informatīvo ekrānu. Man šobrīd šeit nav, bet Ņūlains arī tagad piedāvā ekrānus, kuri būtu līdzīgi kā informatīvais, līdzīgi, bet ar mazumu tehnisku niansi. Bet viņš nodrošina skāriņjūtīgo vidi. Tātad nav iekšā iebūvētās tāfelņu programmas, un bez datora ekrāns nestrādā pilnvērtīgi. Ir tādi ekrāni, kurus var izmantot līdzīgi, kā tas bija ar projektoru tāfelēm. Tātad bija projektoru tāfele, projektors, pati tāfele un dators. Un tikai tad jūs skolotājs varēja strādāt. Ir ekrāni, kas aizvieto šo projektoru un tāfeli. Un iespējams, ka izcenojumi ir lētāki, lietošanas nianses var uzreiz pateikt, ir daudz nērtāk. Un tas, es teikšu tā. Vai tas ir vajadzīgs skolās? Man ir grūti pateikt, bet es zinu, ka citās iestādēs, piemēram, medicīnas iestādēs, ar to pilnībā pietiek, un tas ir daudz labāk, un viņiem ir daudz pieejamāk, tas ir svarīgāk nekā tas būtu ar interaktīvajiem ekrāniem. Tāpēc tieši izglītības iestādēm es iesaku izmantot interaktīvos ekrānus un viņu opcijas. Pēdējās burtiski minūtēs, kā salu ēdienu, vēlos pastāstīt, parādīt, tātad ir tie saucamie klases rīki, ko es esmu izmantojis kā skolotājs, man viņi ir pateikuši tā, es tūlītās ieslēgšu, lai te rādītu šo, ko es tagad slēdzu. Jūs redzētu šo niansi, sāku tūlīt. Vajadzētu būt, ka jūs redzat. Jā, redzam. Tātad jaunie klases rīki ir klases pārvaldības rīki. Viņiem ir jābūt tā, ka jūs viņu varat ātri izvilkt ārā ar vienu pogu. Tātad šos atver vaļā, man ir atvērušies rīki. Dažādie rīki, kas ir vajadzīgi, kas ir man paticis, ir no tā, ko es esmu lietojis, tātad ir tie timeri saucamie. Es iestatu timeru 5 minūtes. Man kā skolotāja nianse, kad es esmu uzdevis kādu pārbaudas darbu, ar ko es esmu saskāries, tad tās 5 minūtes man paiet dažreiz 6 minūtes, dažreiz 10 minūtes. Šī gadījumā mēs varam ieslēgt 5 minūtes, un timers palaidīs tieši precīzi 5 minūtes. Tagad es palaidīšu 5 sekundes, lai dzirdētu, kā tas notiekās. Tātad, ja man būtu ieslēgta ekrānam skaņa, tad šajā brīdī ekrāns sāktu izdot ārā skaņu un zvanītu. Vajadzīgais laiks ir pagājis, laiks nodot darbus. Vēl no rīkiem, kā jūs redzat, es varu ieslēgt paralēli vairākus rīkus. Uzreiz var pateikt, citos ekrānos tas nav iespējams. Cita ražojuma ekrānos. Šeit tas ir iespējams, jūs varat palaist vienlaicīgi vairākus rīkus. Ir ekrāni, kur tāpat tas ir iespējams, bet šī gadījumā šeit tas ir, manuprāt, mazliet rētāk. Tāpatām, kā tas notiek programmatūrā Active Inspire, ir iespējams tā saucamais prožektors, kas nozīmē, ka jūs daļu informācijas noslēpiet un daļu informācijas jūs rādat, izvēloties to, cik jūs rādat vai cik jūs nerādat. Tieši tāpatā mums ir aizskari. Šo opciju, kas esmu izmantojis tādā veidā, ka skolēniem ir bijusi nepieciešamība. Viņi tā kā veica teatrālu uzvedumu, un tajā brīdī likās būtu skaisti atvērtos prezentācija ar aizskariem. Tad lūk, šī prezentācija tomēr izdarīja, atvērties ar aizskariem. Un tā arī ir vēl visi tie pārējie rīki, kas šeit ir pieejami. Šodien ļoti ātrā tempā es esmu mazliet jums izstāstījis par to, kādas mazas atšķirības un nianses ietver sevi ņūlaini ekrāni interaktīvie. Ceru, ka priekšstats ir radies, ir saprotams, ko tas sevi ietver. Ir, jā. Un patiesībā
Ceru, ka tiksimies vēl kādā citā nākošajā seminārā. Noteikti jums tiks izsūtīta pēc semināra saite, kur atgriezeniskai informācijai, lai saprastu, vai vēlaties vēl tikties, jo mēs varētu pastāstīt jau niansētāk un detalizētāk par atsevišķiem rīkiem vai atsevišķu jau kaut kādu metodiku, kā ko pasniegt, kā ko parādīt. Varbūt ir kādam jautājumam? Sakiet, vai ir iespējams saslēgt ar bezvadu tehnoloģiju šos ekrānus? Jā, ekrāns ir iespējams saslēgt ar bezvadu tehnoloģiju. Vēlaties, es varu tūlīt tās nodemonstrēt. Jā? Jā, varētu. Jā, labi, tūlīt rādu. Tātad mēs paņemsim vienu no ekrāniem. Es tagad nepateikšu precīzi, kuras ekrānu pieslēgt. Man šeit ir par rokai Android planšete. Es izmantošu šī gadījumā, es izmantošu to, kas saucās vienkārši, kad ir SmartView. Tā planšete mums ir ierīce. Redzu vienu no ekrāniem. Tā, tātad es šo ekrānu pieslēdz, piekrītam, un tātad šī gadījumā tūlītās man parādīsies mana nianse. Tas, kas ir ērti un svarīgi, bezvadu tehnoloģijā, šobrīd man strādā, redzat, interaktivitāte. Es varu darīt to pašu, varu darīt planšetdatorā, to, ko es tagad vēlos veikt, vai es varu to visu arī atvērt un darīt visu uz pašas planšetes, piedošana planšetes, uz pašu ekrānu. Tātad tas strādā. Planšetē strādā. Ja mēs turpinām tālāk, es varu parādīt arī, ka to dara arī Apple planšete. Ir interesi? Sakiet, vai laptop arī varētu saslēgt? Jā, es tūlītās varu parādīt. Tātad nianse ir tāda, ka tagad ir laptops, no kura es šobrīd runāju, kurā ir Zooms pieslēgts. Es mēģināšu tūlītās jums parādīt to visu kopā. Tūlītās, es tūlīt sapratu, kā es laikam izdarīšu. Tā, vai šobrīd ir redzams mans ekrāns? Ir redzams, es tā saprotu, jā? Jā, ir. Tātad laptopā, manā gadījumā man ir laptops HP, šis ir 20. gada ierīce, vai 22. Labi, baidos samalot. Un šī ierīce ir ar Windows 10 operētāju sistēmu. Windows 11 tāpat strādās. Vai strādā zemāki, man ir grūti pateikt. Tātad, nospiežot šeit pie opcijām, tagad redzu, es nospiežu, un te ir svarīgi, nevis es spiežu projicēt, bet connect. Nospiežot pie connect, viņš meklēs tagad, kādi ekrāni ir pieejami. Šeit parādīsies visi ekrāni, kas man ir pieejami tīklā. Nospiežot uz šī ekrāna, es tagad tagad ir jautājums, vai jūs redzat to kamerā. Pašā ekrānā es atkal piekrītu, ka es translēšu ekrānu. Un tagad šeit es ielieku obligāti ķeksīti, ka es atļauju bezvadu savienojumā interaktivitāti ekrānu. Ko tas nozīmē? Ka es varu šeit atvērt un vadīt savu ekrānu. Kā jūs redzat, es varu vaļā, un man notiekās manas darbības. Tā, līdz sagaidīsim atvērsies vaļā informāciju. Redzat, man nav vadas savienojums, man ir bezvadu savienojums, un tā ir tā svarīgā nianse, ka tā ir jābūt. Te uzreiz piebildīšu, skolā jābūt ir tieši tam tīklam, kas nodrošina Wi-Fi, tieši Wi-Fi savienojumu un bezvadu tīklu, tam ir jābūt labam, un viņām ir jābūt, protams, vienā tīklā tām ierīcēm. Bet, ja runājam par menedžmentiem vai pārvaldības rīki, tad nevienmēr ir jābūt vienā tīklā. Varbūt arī tā, ka viņi ir pie interneta, bet jūs pārvaldīt ierīci varēsiet arī no citas iestādes pozīcijas. Bet tas jau ir niansēts savādāk, tas ir pārvaldības rīks. Tā, man liekas, es esmu parādījis atbildēs, ja? Tas ir iespējams. Uzreiz varu piebilst, parasti man radās jautājumi pašam, un te bija tā tehniskā nianse, vai to var izdarīt Chromebooki. Ja Chromebooki nav zem standarta pārvaldības, kas ir parasti pašvaldībās, bet viņā ir atdota lietotājam lietotāju pārvaldībā, nevis viņu pārvalda kāda izglītības pārvalde vai IKT pārvalde, tad viņu ir iespējams savienot ar ekrāniem. Citādi ir jābūt ieskatītam, ka Chromebookam ir atļauts to darīt.
Šajā gadījumā man ir no kādas konkrētas pašvaldības mans Chromebooks, un es jums vienkārši nevaru nodemonstrēt, jo viņam nav atļauts savienoties ar ekrānu. Kāpēc nav atļauts? Jo skolēniem nav jābūt iespējai traucēt mācību stundu tieši šī iemesla dēļ. Ne visas pašvaldības to vienkārši atļauj. Tā. Labi, vēl kāds varbūt ir jautājums? Saprotu, ka nav. Tādā gadījumā viss mūsu ieraksts, mūsu semināra ieraksts būs redzams Diktuma mājaslapā. Tikko, kā viņš būs redzams, tā saite uz mājaslapu, kur būs redzams šis video ieraksts, jums tiks nosūtīts, un tur jūs varēsiet, ja kas kaut kāds nianses apskatīties vēlreiz. Citādi es jums teikšu šodien paldies, ka pieslēdzāties, ka atradāt laiku noklausīties. Ceru, ka bija interesanti, noderīgi un uz tikšanos nākamreiz.